Birokrātijas mazināšana par 25%. Es izlasu tā 3 reizes. Un man jautājums, kas ir birokrātija Latvijas Republikā? Tāda ļoti vienkārša, ātra formula būtu pārmērīgs administratīvs sloks, kurš varbūt nebūtu nepieciešams, lai risinātu. Ja kāds grib kaut ko mazināt par 25, tad es gribu saprast, kas ir 100% un kā tas ir sarēķināts. Izejot kādai šie 25%, šis ir kopējais Eiropas Savienības uzstādījums samazināt administratīvo slogu šādā par ceturtdaļu. Eiropas Savienība jums ir pateikusi kaut ko jūs paši nesaprotat un pārrakstat. Un tas ir normas, kuras iespējams nav nepieciešams, lai procesi varētu labi, skatāmies otrādāk. Normas ir tās, dēļ kurām strādā cilvēki. Ja mēs samazinām normu skaitu, ļaujiet noformulēt jautājumu, tad, manuprāt, ir jāsamazina strādājošo skaits. Loģiski. Tātad strādājošais skaits par 25% samazinās. Tas ir plāns. Pagaidzi jautāju. Nē. Birokrātija samazinās par 20%. Ko šie darīs jaunu? Šeit galvenais šobrīd ir tiešām atteikties no nevajadzīgām normām, kas prasa, iespējams arī prasa nevajadzīgi pieņems darbā cilvēkus, kur ar to nodarbojas. Man nav skaidrs par šiem 25%. Es jau arī pirmajā sarunā, kad mums tika prezentēts šīs, es norādīju, ka no progresīvā puses šeit ir pirmie 2 punkti, kas saistās ar šiem 5% it kā ietaupījumiem, bet man, kā jūs teicat, nav līdz galam skaidrs, kuras konkrētās pozīcijas tās ir domātas. Man šī birokrātijas mazināšana, es saprotu to arī pieprasījumu sabiedrībā, kas varbūt pastāv pēc tā, ka valsts strādā pārāk smagnēji, ka netiek saņemts laicīgas atbildes. Es tiešām saprotu to vajadzību pēc tā. To, kā to precīzi atrisināt. Es esmu ļoti piesardzīgs, ka izvirzot šāda veida mērķus, ka mēs kaut ko samazināsim šeit par 5%, kaut ko nodosim par 5%, kaut kur citur, ka mēs to atrisināsim. Es tā nedomāju.